skaistums pavisam noteikti nāk no iekšienes. Tas ir 100%. Manuprāt, mēs visi esam pieredzējuši tādu situāciju, ka sieviete, vai arī vīrietis, nav īsti simpātisks pēc kaut kādiem skaistuma etaloniem, taču ir patiešām harizmātisks, un tas iekšējais skaistums, tā gaisma spīd cauri tam, un tas cilvēks liekas tik ļoti pievilcīgs, un tik ļoti gribās būt šī te cilvēka enerģijā. Un tieši tāpat mēs varam iedomāties un noteikti esam piedzīvojuši tādu situāciju, ka mēs redzam skaistu sievieti, arī sakoptu, ar skaistām pareiziem vaipstiem, skaistiem matiem, vislabāko apģērbu. Kad mēs viņu iepazīstam, tad viņa pavisam noteikti nešķiet skaista, tāpēc, ka tā cilvēka personība nav skaista. Un tieši tāpat mēs varam domāt par kaut kādiem skaistuma etaloniem. Tas varētu būt tas otrais, tātad teikt, skaistuma veids, un šie etaloni mainās. Taču es uzskatu, mēs jau nevaram mainīt sevi ik pēc 5-10 gadiem, tagad pielāgoties un mainīt savu izskatu, kāds mums viņš ir. Un vienmēr skaistas būs tās sievietes, kuras ir koptas. Tās, kuras tiešām rūpējas par savu sejasādu, rūpējas par saviem matiem, rūpējas arī par savām sajūtām un emocijām un fizisko un arī mentālo stāvokli. Mans tēls šajā te kalendārā ir haoss. Patiesībā haoss no sengrieķu valodas ir visa pirmsākums. Tā ir arī tumsa, bezgalība un visuma sākums. Tas ir tas, no kā cēlās viss šajā pasaulē. Gan fiziskās lietas, gan cilvēki, gan arī nemirstīgie dievi. Tāpēc, manuprāt, tas ir tiešām kaut kas tāds ļoti cēls, interesants un tāds ļoti, ļoti dziļš tēls. Mans skaistums nozīmē labi justies, un ja es jūtos labi, es varu izskatīties skaisti, manuprāt, jebkurā dzīves situācijā. Skaistums nav par to, ka tas skaists ir tas āršķirīgais. Skaistums vairāk par to, kā mēs jūtamies, kādas ir mūsu domas, kā mēs izturamies pret apkārtējo pasauli. Un tieši tas mūs padara skaistus, ka mēs varam tomēr no iekšpuses veidot to skaisto ārienu. Vai tā būtu māja, vai tas būtu interjers, vai tā būtu vienkārši guļamistaba, vannas istaba, smaržu izvēle, jebkas garšīgs ēdiens. Un, protams, esot man kā sievietei, es ticu tam, un arī zinu, ka skaistums tomēr prasa arī to āršķirību. Tādēļ lieku reizi sarkanas lūpas vai kleita, skaista apakšveļa noteikti man liek justies skaistai. Mans tēls šajā kalendārā ir Eros, kas ir mīlestības dievs, aizbildnis par romantiku, mīlestību. Un, kā jau mēs zinām, dzīvē mīlestība var būt dažāda. Tā var būt gan ugunīga, gan dažreiz postoša, kā arī šī daba apkārt. Aiz mīlestības pat var lūst koki. Bet mīlestība var būt arī maiga, ļoti gaiša, un šodien, es domāju, es arī mēģināšu iesties tajā tēlā, lai parādītu to mīlestības gaišo pusi. Visu dzīvi var mācīties mīlēt, un es domāju, ka tas arī ir šobrīd mans dzīves uzdevums – mīlēt sevi, mīlēt apkārtējos un mīlēt pasauli. Красота – это довольно сложное понятие, потому что его можно попытаться вписать в какую-то формулу, которая будет говорить о том, что, например, красота – это симметричность правой и левой части лица. И некоторые ученые даже проверяли нас на симметричность, да, и выяснилось, что самые красивые люди, как правило, симметричны справа и слева. Но как быть со всеми остальными, кто вообще ни разу не симметричен и кто не вкладывается ни в один из стандартов красоты? Тогда выясняется, что красота – это не только про пропорции, а скорее про диспропорции, которые делают тебя ни на кого не похожим, то есть делают тебя тобой. И массовая культура к этому никакого отношения не имеет. Эфир, мой образ. Я в эфире, в прямом радиоэфире
30 лет. И мне всегда было очень сложно сформулировать, что это такое. Если мы посмотрим на то, какие определения дает физика про эфир или алхимия, это всегда про что-то такое, про какой-то пятый элемент, который разрозненные части делает единым целым. То есть свет, тьма, что-то внутри, материальное, нематериальное, все это должно чем-то скрепляться. Если уж прям совсем пошло, то эфир – это некий скрепляющий цемент, раствор, который делает мир миром. Бог сначала там небо, землю создал и так далее, а потом вдруг бабац, и все появилось. Вот эфир для меня – это некое подобие жизненной силы или жизненной энергии, которую иногда еще в такую золотистую оболочку облекает, или золотистую, или представляет ее как некий золотистый свет. Вот это основа всего сущего. И мой персонаж в этом смысле, вы обратите внимание, как он играет, то ли женщина, то ли мужчина. С одной стороны женщина, с другой стороны такое лицо могло бы и мужчине принадлежать. Достаточно вспомнить Тильду Свинтон, которая играла и мужские, и женские роли. И вот эта андрогинность, она как в предвкушении, она дает возможность тебе фантазировать. Будет ли этот персонаж развиваться как мужчина или будет ли он развиваться как женщина? Потому что эфир – это флюид, то есть нечто неосязаемое, которое можно только прочувствовать. Не очень удобно, но... Что для меня красота? Есть выражение beauty in motion, красота в движении. То есть это, в принципе, то, что вокруг нас находится, все, что двигается, все, что передвигается. Зачастую это природа. Природа, вода, ветер, движение, даже, как говорили, красота по-американски, пакет, который играется на ветру. То есть то, что человек воспринимает как нечто необычное. И мой образ Тифида, получается, что как раз-таки этому и соответствует. Это потоки, это та же вода, это энергия. И если, насколько я помню, наша субстанция воды снимает и негатив, то это еще и лечащая какая-то метафора, не знаю. Вода лечит, красота лечит, успокаивает. И, наверное, красота спасает в каком-то смысле. Поэтому мы постарались сделать красоту в движении. Tātad, kas ir skaistums? Es varu pateikt, ka es patiesi skaisti jūtos tieši tad, kad es esmu tik dzirkstoša kā šampanietis. Un kad man ir iekšēji šāds stāvoklis, tad cilvēki paši pielīp klāt. Gan jauni, gan veci, gan mazi, gan lieli, gan sievietes, gan vīrietis. Tad, kad tu esi burbuļojoša, spridzinoša un starojoša, tad tu esi skaista. Un tur neviena kosmētikas kārta to nevar dzēst, jo reizēm bieza kosmētika un dusmīga seja nerada to dzirkstošumu un to skaistumu, bet tad, kad dzirkstošums nāk šādi ar tādu strāvu iekšēji, tad cilvēks ir patiesi skaists. Mans kalendāra tēls ir Hemēra, un jāsaka, ka ļoti desmitniekā mēs esam trāpījuši ar šo tēlu, jo Hemēra ir dienas gaismas dieviete. Tātad viņa izkliedē miglu, tur, kur viņa ir, tur spīd, tur ir saule, tur ir prieks. Un man liekas, ka tās ir rakstura īpašības, kas mani noteikti raksturo, jo ir dažkārt nācies dzīvē sastapties ar to, kad es ar kādu cilvēku aprunājos, kurš ir, varbūt mazlietiņ kaut kādās dzīves
strupcelējs un mazliet skumīgs. Un viņš citreiz saka, es pateikšu tādu vienu frāzi, kaut kādu, kas viņam liekas ļoti vieda, uzmundrinoši. Man citreiz pēc tam atsūt ziņu, tu zini, man kļuva saulaināk dzīvot. Un man liekas, tieši tas ir tas, kas raksturo mani, kas māku uzmundrināt cilvēkus īstajā mirklī. Un es ceru, ka šoreiz Hemēras tēls caur fotogrāfiju atnesīs jums daudz gaišuma un dzīves prieka. Всё, супер! Kas ir skaistums? Es domāju, ka tas ir ļoti nosacīts jēdziens. Ir ārējais skaistums, iekšējais skaistums. Sežot šeit mežā, lūkojoties uz katru no šīm sūnām, uz sēnēm, uz debesīm, uz bērziem, priedēm, es varu teikt, ka skaistums ir daba. Mēs kļūstam skaisti tad, kad mēs ienākam dabā, tad, kad mēs saprotam to absolūto Dieva skaisto pasauli, kurā mēs esam ielikti, lai to baudītu. Tas, manuprāt, ir skaistums. Un kā viens izcils skolotājs teica, es katru rītu pamostos un paskatos pa logu, ko Dievs ar saviem eņģeļiem un eņģeļu spārniem ir man uzgleznojis. Manu tēlu sauc Nikta, kura valda pār nakti. Ko nozīmē nakts man personīgi? Tas ir noslēpums, tā ir zemapziņa, tas noteikti nav prāts, tā noteikti ir maģija. No kā mēs mostamies, tas ir, kur mēs iegrimstam. Nikta ir kaut kas, kas ir līdzīgs, kaut kādā ziņā nāvei, ja mēs zinām, kas ir nāve. Nāvi mēs piedzīvojam katru nakti aizmiegot, jo mēs jau nevaram kontrolēt, kas notiek ar mūsu dvēselēm, kad mēs esam aizmiguši. Tā ir mamma, arī nāve ir mamma. Tas nav nekas biedējošs. Ja mēs saprotam to, ka noslēpums ir tas, kurš ved mūs cauri tunelim, iespējams tumsai, bet vienmēr tumsas galā vai tuneļa galā ir gaisma. Tātad priekš manis Nikta ir tā, ir māte, kura ved uz gaismu. Skaistums ir tas, ka mēs principā piedzimstam šajā brīnišķīgajā pasaulē līdzās tādai dzīvībai, kura rit visapkārt. Es domāju, ka tā ir liela laime, ka mēs kā cilvēki, tāpat tās arī dzīvnieki, varam pavadīt kaut kādu konkrētu laika posmu uz šīs brīnišķīgās planētas Zemi. Bet ja konkrēti mēs runājam par āršķirīgo, cilvēkam nav jāsako līdzi visām skaistuma tendencēm, kuras influenceri, blogeri iesaka, tāpēc, ka tas ir tāds tricky biznes, kur katram ir kaut kas jānopārdod. Man liekas, ka ir skaisti, ja tu jūties harmonijā un pilnībā saproti, ko tu vēlies un ko tu gribi, un jūties ar to laimīgs. Komanda, pagāli! Es esmu dieviete Geja. Manuprāt, es tik ļoti sevi sajūtu šajā dievietes statusā, jo Geja ir zemes māte. Man kā 3 bērnu mātei, un es domāju, ka jebkura māte, kura ir dāvājusi dzīvību, viņa var sevi sajust šīs dievietes lomā. Zemes māte, kura rūpējās par saviem bērniem, kura rūpējās par saviem putniem un straumēm. Tāpatās arī es jūtu, ka es gribu rūpēties par saviem bērniem, par savu dzīvi, par savu skaistumu, par saviem visiem dzīvnieciņiem apkārt. Un tas arī ir tieši tas pats, par ko mēs runājam, par to skaistumu, dzīves skaistums.
skaistums ir visā. Tad, ja tu proti un māki to ieraudzīt. Jo mēs nevaram ieraudzīt apkārt neko citu, kā tikai to, kas ir mūsos pašos. Es ar gadiem esmu iemācījusies redzēt, saskatīt skaisto arī neglītajā. Sievietes daudzu gadsimtu garumā ir sekojušas tam, lai viņas būtu skaistas, jo skaistums tas ir kults. Kāpēc skaistums sāp? Tāpēc, ka skaistu cilvēku, skaistu lietu, vietu, mūzikas klātbūtnē mēs sajūtam bezgalību, un tas sāp. Sieviešu skaistuma standarti cauri gadsimtiem ir mainījušies, bet nekad nav mainījies viens. Skaistums caur atvērtu sirdi, caur plūstošu sirds enerģiju, skaistums caur dievišķo pieskārienu. Skaistums tā ir enerģija, tas ir plūdums, tas ir vieglums un harmonija sejas vaipstos, harmonija mūsu darbībās un harmonija visā visumā. Tas man ir skaistums. Šajā projektā man ir tas gods atveidot Hēlijus, saules dievieti. Izsenis saule ir bijis viens no pielūgtākajiem dieviem. Saule ir kaut kas tik grandios, bez saules nav dzīvības, bez saules nekas nedzimst, neaug, bet saule var arī izdedzināt. Man ir ļoti grūti dzīvot dienās, kad nav saules. Es esmu ļoti pateicīga, ka tā mums ir dota. Rīta gaisma, saulīte, gaismiņa, ausa saulīte, saules meitas un saules māte. Saule tas ir pašu pamatu pamats. Спасибо, снято! Es uzskatu, ka ar skaistumu var iekarot pasauli, un skaistums mūsdienās ir ierocis. Un arī tas, ka skaistums var būt dažāds, piemēram, mēs ar Tīnu sporta apģērbā. Sporta laukumā mēs arī jūtamies ļoti skaistas, īpaši tad, kad cilvēki mums jautā, kā jūs spēlējat tikai bikīnī, bet īstenībā mēs arī svīstot, mēs, protams, nedomājam par to, bet mēs jūtamies uz laukuma arī skaistas. Un arī tad, kad mēs uzvelkam kleitu vai piedalāmies šādā fotosesijā, tas viss kopā arī ir skaistums. Mana dieviete man ļoti patīk, un man šķiet, ka viņa man arī ļoti piestāv, jo tas ir tāda transformācijas, jaunas dienas dieviete un sapņu piepildīšanās, un es uzskatu, ka jaunajā dienā mēs ļoti daudz ko varam mainīt katru dienu, jebkuru dienu. Un arī vienmēr ir jāsapņo lieli sapņi, vienmēr ir arī jāseko saviem sapņiem, un tas arī tas, ko es daru pa dzīvi. Skaistums tas ir kaut kas tik subjektīvs, tas ir tik subjektīvs jēdziens. Cilvēkam var šķist, ka, lūk, tieši tas ir absolūts skaistums un ideāls un pat pilnība. Bet kādam citam tieši tas pats var šķist, kas necils, nemanāms, niecīgs. Katrā ziņā man skaistums tas ir kas tāds, kas rezonē ar mani, ar manu būtību, kas pieskaras manai sirdī, pieskaras manai dvēselē, pieskaras manām emocijām. Skaistumu tā īsti nekad neviens nevarēs nedz izmērīt, nedz arī aprakstīt, jo skaistumu var tikai un vienīgi sajust. Es esmu iejutusies sengrieķu dievietes Moiras tēlā. Moira sengrieķu mitoloģijā reprezentēja likteņa dievieti.
Saskaņā ar mitoloģiju, tad viņa paredz tādu likteni, kuru neviens cits dievs pēc tam nevienam nevarēja vairs izmainīt. Es uzskatu, ka mēs ar savām domām un ar savām darbībām mēs radām savu realitāti. Tādējādi es uzskatu, ka cilvēks ir spējīgs mainīt savu likteni. Bet kas zina? Moiras ceļi ir neizdibināmi. Es domāju, ka skaistumi ir dažādi. Tur ir tāds ideālais, simetriskais skaistums, kas nāk no grieķu romiešu kultūras. Un, kad tu ieraugi šādu cilvēku vai dzīvnieku, tev liekas, pasaule šajā brīdī ir ideāla. Viss ir kārtībā, viss ir harmonijā. Tad ir tāds skaistums, kas, piedodiet par izteicienu, nāk no iekšām. Patiesībā tas ir ļoti augsts vai augsts enerģijas līmenis, kas rada šo iekšējo starojumu cauri jebkurai ārienai. Tāpēc mēs jebkādas simetriskas, nesimetriskas, jebkādas ādas krāsas un tā tālāk cilvēku varam uzskatīt par skaistu, ja šo starojumu mēs jūtam, un tas patiešām ir jūtams. Tādi bieži vien mēs skaistumu izmantojam kā dominances ieroci. Vai tās būtu uzlabotas krūtis, vai lūpas, vai ideāli mati, vai ļoti dārgs manikīrs, vai kaut kāda absolūti ideāli nostrādāta figūra. Ļoti bieži tas nav par skaistumu, tas ir par to, ka es gribu šajā brīdī dominēt, kas nav nemaz slikti. Es uzskatu, ka visam ir vieta zem šīs saules, ja vien tas sagādā patiesu piepildījumu. Mans šī kalendāra varonis vai varone, tikpat labi tas varētu būt viņš vai viņa, ir mans absolūtais favorīts. Tas ir dievs vai dieve Erebo vai Erebus, kas ir pasaulē tumšākās vietas, tumšākās elles, tās vietas, kur gaismiņa nekad neiespīd dievs. Katrā no mums atrodas šāds nostūris. Katrā no mums mīt šī ļoti, ļoti tumšā, ļoti melnā, es negribu teikt negatīvā enerģija, bet melnā enerģija. Un mēs tik ļoti cenšamies to slēpt, mēs tik ļoti cenšamies to neievērot. Mums ir bail ielūkoties, kas tur atrodas. Tur ir jāielūkojas. Tikai tur, nolaižoties pašos melnajos dvēseles dziļumos, var atrast spēku, jaudu, энергию, радить пасаули но яуна. Королева тьмы. Ой, огонь уже там где-то появляется. В камеру, на меня. Есть? Да. Глаза на меня. В камеру. Ю! Окей. Кат! Pēdējo reizi šodien. Skaistums, man tas ir saistīts ar mīlestību un ar enerģiju. Tas nav par kaut kādiem standartiem, tas nav par kaut kādu ideālu, bet tas drīzāk ir par gaismu, kas nāk no acīm, par azartu, par to, cik mēs varam būt dažādas, interesantas, cik mēs varam būt iedvesmojošas gan priekš sevis, gan priekš apkārtējiem. Šajā projektā es atveidoju Selēnu. Tas ir ļoti interesanti, jo vienmēr tieši nakts un mēnesis man ir bijis kaut kas tāds, kas vairāk man pašai asociējās ar sevi un pievelk mani pašu. Bieži vien koncertos man ir sajūta, it kā manī pašā būtu
kaut kāda gaisma iekšā, te vēdrā, kaut kāda gaismas bumba, ar kuru es dalos ar cilvēkiem, ar saviem klausītājiem, it kā tā būtu mana misija. Un šī projekta ietvaros man ir iespēja izbaudīt, kā tas būtu, ja tiešām es būtu dieviete un tiešām es varētu savu gaismu dāvāt visiem.